Par ko tad es īsti rakstu? No manas pašas pirmās autorgrāmatas priekšvārda. Es rakstu par ticību, cerību, prieku un bēdām, vilšanos un nodevību. Rakstu par jūtām un to, ko apkārt redzu. Es rakstu par mīlestību, rakstu par cilvēkiem un cilvēciskumu. Es rakstu par labu un rakstu par ļaunu, par tumsu un gaismu, par dualismu pasauli un par dvēseles debesu valsti, kur viss ir vienots un vesels. Es rakstu par eņģeļiem un rakstu par dēmoniem. Rakstu par paradīzi un elli cilvēkā pašā. Rakstu par attiecībām un rakstu par dzīvi. Rakstot cenšos pieskarties patiesībai un mūžībai. Rakstu par Dievu un Dieva beznosacījumu mīlestību. Rakstu par cilvēkiem un cilvēciskās pasaules tik dažādajām mīlestības izpausmēm. Es nezinu, kas ir pareizi un kas nepareizi, jo katram ir sava taisnība, savs redzējums. Es netiesāju, es nedodu padomus, es dalos savās domās. Nevienam netaisos līdzi ciest, bet varu līdzi just. Var būt lirisks, romantisks, var būt as un skarbs. Nevienmēr esmu labs, bet nespēju būt ļauns. Es rakstu ar sirdi un dvēseli, rakstu no sirds un dvēseles, jo tikai ar sirdi un no sirds rakstīto var saprast ar sirdi, to izlasot. Es rakstu par pasauli, kurā dzīvojam, un rakstu par savu iekšējo pasauli, kurā durvis ir atvērts ikvienam, kas jūt, kas mīl, kas pārdzīvo, kam dažreiz ir grūti. Tajā var ienākt katrs, kas pazīst mīlestību, ne skatlogā izlikt un apjūsmot, bet mīlestību tās dziļākajā būtībā, ko var tikai izjust, ne vārdos izstāstīt. Tā ir cilvēcisko jūtu pasaule. Pasaule izlikta vārdos un domās. Tā ir arī dvēseles pasaule, kurā vārdi ir lieti, jo viens otru sadzied arī klusumā. Šajā pasaulē nav tikai baltās un melnās krāsas, tajā ir visu krāsu gamma, visi toņi un pustoņi. Tā ir gan priecīga, gan bēdīga mirkļa pasaule, kurā viens mirklis mijās ar otru. Šī pasaulē ir dzīve. Tā pieņem dzīvi, kāda tā ir. Priecājas par katru jaunu Dievu dotu dienu, pat ja tā nav tik priecīga, kā gribētos. Tajā cilvēks sev veido pats. Tajā cilvēks cenšas būt tas, kas viņš patiesībā ir, nevis kādu viņu vēlētos redzēt citi. Tajā cilvēks mīl sevi un citus. Tajā cilvēks nav perfekts, nav ideāls. Viņš tāpat kļūdās, bet mācās atzīt savas kļūdas. Mācās piedot sev un citiem. Tajā cilvēks ir iekšēji brīvs un garīgi dzīvs. Ir cilvēki, kam šī pasaule ir sveša un nesaprotama. Un ir cilvēka, kam tā ir tik tuva kā savējā. Jo vairāk mēs iepazīstam viens otru pasauli, jo vairāk iepazīstam viens otru, jo vairāk spējam saprasties kā cilvēki, saprasties ar dvēselēm, saprasties savās sirdīs. Ja arī tev šī pasaule nav sveša, laipni lūdzu manā pasaulē.